Kāpēc pilsētai nepieciešams otrs tilts pār Daugavu, un vai tas nepaliks tikai attīstības plānos? Tilts ir būtisks Jēkabpils tautsaimniecības attīstības priekšnosacījums. Pilsētas funkcionēšanai nepieciešamā infrastruktūra ir izvietota abās Daugavas pusēs. Piemēram, Daugavas labajā pusē ir dzelzceļa stacija un rūpnieciskā ražošana, ceļu savienojumi ar Rīgu, Rēzekni, Daugavpili virzienā uz Vidzemi un Igauniju. Savukārt Daugavas kreisajā krastā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policijas iecirknis, slimnīca, lielākā daļa dzīvojamo māju, tirdzniecības centri, tranzītceļi virzienā uz Lietuvu. Ja nav šī savienojuma, abas šīs puses atsevišķi nevar pilnvērtīgi attīstīties.